Jums visiem ir mašīnas. Kad panelī mirgo sarkanā eļļas lampiņa, tu noteikti kaut ko darīsi. Pielies eļļu vai aizvedīsi savu mašīnu uz servisu. Tu jau saproti, ja tu kaut ko nedarīsi, tev mašīna ilgi nebrauks. Neviens taču no jums nebrauks uz servisu un neteiks, noraujiet to lampiņu, lai tā vairs nedeg, tā mani tracina, traucē man. Kāpēc tu tā dari ar savu organismu? Kad tavā sarkanā lampiņa sāk mirgot un saka, saimniek, tu dzīvo ne tā, tev te asinsspiediens, cukurs asinīs, locīte tev sāp. Ko tu dari? Aizbrauc uz servisu ar nosaukumu aptieka un saki, noraujiet man to lampiņu, lai tā mani nemulsina. Tad tu izdzer tableti, noņem simptomus un kaut ko no tā visa gaidi. Tāpēc es runāju par soļiem, pateicoties kuram 2 līdz 4 gadu laikā tu vari savu organismu dabūt ļoti labā kārtībā, pat tad, ja veselība jau ir zaudēta. Bet, ja veselība vēl ir, ja tu vēl esi jauna, tev ir daudz iespēju savu dzīvi paildzināt. Lai pēc 10, 20, 30 gadiem varētu teikt, es esmu vesela, man viss ir brīnišķīgi. Tās ir zināšanas, ko nemāca ne bērndārzā, ne skolā, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi.